Dācis Jansonas dzīve ir notikumiem bagāta, 54 dzīves gados paveikts daudz, izveidota stipra ģimene, saņemts 3 zvaigžņu ordenis, radīta trimdas literatūras grāmatu klēts, ņemta dalība koru karos, konkursā Latvijas vecmāmiņa iegūts pirmās vecmāmiņas status. Kā viņa pati saka, tas nebūtu iespējams, ja viņa nemīlētu to, ko dara. Te jau 35 gadus ikdienā viņa rūpējas par saviesīgo dzīvi Lielvārdes novadā. Es mācījos Jelgavas mūzikas vidusskolā, starp citu tajā kursā, kur arī beidza Normons Šnē, mūsu izcilais diriģents. Man vispār bija fantastiski kursa biedri. Un mūzikas vidusskolā es satiku savu mīlestību, savu vīru Arni, ar kuru arī esam kopā jau 35 gadus. Un tajā laikā vajadzēja izvēlēties, mums izvēlēties, jo mēs tā kā jau bijām sagājuši kopā, kur mēs dosimies pabeidzot mūzikas vidusskolu. Viņš bija fagotists, es biju kordiriģente. Un, kā jau padomu laikā, tad arī bija tāds sadalījums, kur nosūtīja uz kādu mūzikas skolu strādāt vai kā, bet tā kā mēs jau veidojāmies kā ģimene, tad mums tā kā atļāva mazliet izvēlēties to vietu, kur mēs varētu būt abi divi kopā. Un tā kā mans vīrs nāk no Lauberes pagasta puses, kaut kā satrāpījās tā, ka tajā laikā Tautas namā bija ļoti nepieciešama Tautas nama vadītāja. Un tas bija 1980. gads. No šī darba es nesapratu pilnīgi nekā, bet es sapratu, ka mums tur jāiet. Un tā mēs nokļuvām Lauberes pagastā. Tad vēl bija tāds maziņš Tautas namiņš, bet mēs kopā arī uzcēlām jaunu kultūras namu. Tur es nostrādāju vesels 20 gadus, un pēc tam es saņēmu bildinājumu no Lielvārdes. Tagad jau 14 gadus esmu šeit. Kultūras darbs vispār dod tādu piepildījumu dzīvei. Es esmu satikusi ļoti brīnišķīgus kolēģus, cilvēkus, gan savā pašvaldībā, savus kolēģus vistiešākos, un, protams, arī ar tiem, kuriem es strādāju. Tie ir kolēģi kultūras un tautas namos, bibliotekās, muzejos. Var teikt, ārpus it kā amata apraksta ir ļoti daudz tādi darbiņi, bet tas atkal ļoti satuvina ar cilvēkiem. Un tās ir brīnišķīgas sarunas. Un es kādreiz ejot uz darbu, arī kādreiz eju stundu un pat 2, jo uz ceļa satieku cilvēkus, gan no pensionāru biedrības, gan jauniešus, gan skolēnus, skolotājus. Un, ziniet, tās ir tik interesantas sarunas, neaizmirstamas, paliekošas. Kas ir tavas jaunības un labā izskata noslēpums? Ļoti daudz strādāt. Dzīvē viss ir līdzsvarā. Un, ja teiksim, kultūras darbā tas tāds garīgs darbs vairāk ir, protams, arī tāds, tad, kad vajag, ejam un nesam un bīdam galdus un visu kaut ko arī, protams, tāds fizisks un praktisks, bet mans līdzsvars noteikti ir lauku darbi. Un man neviens netic, kad es, teiksim, vasaras mēnešos 6 stundas nedēļā sēžu uz traktoru un pļauju zāli. Es pat izaudzēju savus kartupeļus, burkānus, bietus un sīpolus. Man ir liela siltumnīca, kurā es izaudzēju tomātus un gurķus. Un tā ir tāda miera osta, kuru mēs veidojam kopā ar vīru, vīrmātes laukos. Un to mēs arī vienmēr esam veidojuši kā satikšanās vietu mūsu bērniem. Kā stāsta Dace, laukos kultūras dzīve balstoties tikai uz pāris trakajiem, kas aizrauj citus sev līdzi. Citādi nekas nenotiktu. Tomēr arī atzīst, laika ritums darīs savu. Tagad cilvēki kļuvuši izvēlīgāki un jautā, kas spēlēs, cikos sāks. Tas nozīmējot, ka tādas īstas intereses par dejām nemaz neesot. Pirms 20 gadiem bija svarīgi, ka tikai var padejot. Dace ir lepna par dzīvi Latvijā, jo viņas prāt, mēs šeit spējam to, ko daudzās lielajās valstīs nespējot
Zane Dāve, Artis Supe, Ogres televīzija.